Labvakar par jaunāko sportā. Un aizvadītajā naktī NHL jauno spēlētāju izvēles ceremonijā, jeb draftā, kā mēs zinām, ar ļoti augsto 5. numuru Latvijas rekords izvēlējās mūsu aizsargu Albertu Šmitu, un to izdarīja Ņujorkas Rangers. Līdz ar to 18-gadīgais Alberts Šmits kļuva par visu laiku visaugstāk izvēlēto Latvijas hokejistu. Viņš šogad izvēlē otrs labākais aizsargs, pirmie 3 ir uzbrucēji. Liels notikums Albertam Šmitam un visam Latvijas hokejam. Sajūts ir, tā teikt, apusējs. Protams, esmu priecīgs un, tā teikt, sajūsmināts, kad šāds notikums ir noticis, bet no otras puses arī saprotu, ka šis ir tikai sākums un no šī brīža turpmāk būs jāiegulda smags darbs, lai tiešām piepildītu savus mērķus. Ar 1. numuru Toronto Maple Leafs izvēlējās kanādiešu uzbrucēju Gevinu Makenu, un otrā izvēle bija San Jose Sharks, kas iegūs zviedru uzbrucēju Ivaru Steinbergu. Jā, nesen, kā Edmontons Oilers otrajā kārtā vēl izvēlējās mūsu Rudolfu Bērskalnu, bet tagad esam sazinājušies ar Raimondu Gekišu, mūsu korespondentu Amerikā šajā notikumā, kas, cik es saprotu, vēl ir Buffalo, bet tūdaļ dosies arī uz Ņujorku. Tātad sveiks, Raimond, tev priecīgs, bet, jādomā sagurs vaiks. Es zinu, ka tu neesi vispār nakt aizvērs acis, jo tev bija arī jāmontē un jādod materiāli arī atsliecnieks un tā tālāk, bet kādas sajūtas ir tev pašam Šmitam, pašiem hokejistiem, Rudolfam Bērskalnam, kas tikko ir izvēlēts? Jā, sveiks, Mārlākar, skatītāji. Tik tiešām Nacionālās hokeja līgas drafts ir kaut kas īpašs, jo šeit top hokeja nākotne. Visi perspektīvākie spēlētāji ir vienkopus, un daudzas komandas veids maiņu darījumus, veids dažādas sarunas, lai nodrošinātu to, ka viņi kārotie spēlētāji ir viņu rīcībā, un tas, kas notiek aizskatuvē, ir diezgan iespējīgi. Un šobrīd man aiz muguras ir arī vairākas šīs kabīnes, kur ir šīs fotosesijas. Spēlētājiem ir jāiztaigā katra no šīm sesijām un gan jāuztaisa fotogrāfijas, gan arī jāsaista savi sejas vizuālajā nospiedumi, lai pēc tam EA Sports video spēles varētu par viņiem uztaisīt. Bet šobrīd blakus man ir šī gada drafta 58. numura izvēle Edmontons Oilers komandā Rudolfs Bērskalns. Rūdi, apsveic tevi ar nokļūšanu tik leģendārā komandā. Turklāt tu esi Edmontonas pirmā izvēle šī gada draftā. Kāds ir sajūts? Jā, paldies jums. Sajūts ir neaprakstāms. Liels paldies visiem, kas man ir palīdzējuši tik līdz šim momentam, ģimenei, draugiem, treneriem, visiem, kas ir bijuši manā tajā lokā, un tiešām ir ļoti, ļoti foršs sajūts. Kādā pašam šis drafta brīdis pienāca, cik ļoti pats jau aptuveni nojauti, kura komanda un varbūt kurā pozīcijā varētu tevi izvēlēties? Es nojautu, kad mani varētu ņemt otrajā raundā, bet tiešām nebija nejausmas, kura komanda. Bija komandas, ar ko es biju mazliet vairāk runājis un kas bija parādījuši vairāk interesi, bet tās komandas man nepaņēma, un Edmonton bija komanda, ar ko es nebiju tiešām tik daudz runājis. Un kā man tas šeit viņi stāstīja, viņiem bija acis uz mani visu šo laiku un tikai cerēja, ka mani nepaņems. Jā, tas, ka komanda tevi jau bija noskatījusi, apliecina arī to, ka viņi paši bija sagatavojuši kreklu, jo pēc pirmās izvēles daudziem spēlētājiem neiedot kreklas ar viņu uzvārdiem, varbūt var pagriezties un parādīt, ka komanda jau bija sagatavojusi kreklu ar tavu uzvārdu, un tas tik tiešām apliecina viņu vēlmi un arī viņu nolūkus tieši tevi izvēloties. Jā, tas ir ļoti tiešām liels gods, jo otrajā raundā izvēlēs tiešām, es nezinu, varbūt mēs 4 spēlētāji bijām, kam tiešām bija tie uzvārdi uz muguras, un es biju viens no viņiem, tā kā tas ir ļoti, ļoti īpaši priekš manis un ģimenes. Īsumā, ko tev nozīmē nonākšana Oilers komandā, zinām, Greckis, tagad Makdējs, Dreizētlis, un tu esi tagad šīs organizācijas paspārnē. Jā, es teiktu, tie visi ir lieli vārdi, kas ir tur spēlējuši un vēl projām spēlē. Tā kā tas ir ļoti liels pagodinājums būt tādā organizācijā kopā ar viņiem. Un es nevaru sagaidīt viņus iepazīt un pajautāt pāris jautājumus viņiem, ko viņi dara, lai tiešām būtu tik labi spēlētāji.
Rūd novēlu, lai tev izdodas sevi pieteikt un pierādīt Edmontonas komandā. Bet šobrīd, ja mēs vēl neesam neko palaiduši garām, tad pagaidām vēl savas iespējas Nacionālās hokeja līgas draftā gaida gan Mūrnieks, gan Plūmiņš. Iespējams, 4 latvieši vienā draftā, tas arī būs vēsturisks notikums. Bet šobrīd no Buffalo, ASV, atgriežamies Zaķisels studijā. Jā, paldies Raimondam par šo informāciju. Tā kā gaidām vēl kādu mūsu līdz rīta izvēlēs. Turpinājumā futbols, kas turpinās 3. kārta un daudzām komandām pēdējās spēles grupās. Vēl bija 6. Lielākā interese par Francijas-Norvēģijas cīņu 4-1 Francijas labā. Senegāla Irāka 5-0, irākieši mazākumā no 13. minūtes un Senegāla grupā 3. vietā. Spānija Urugvai 1-0, Spānija grupā 1. vietā, Saudarābija Kabo Verde 0-0. Kabo Verde ar 3 nešķirtiem sensacionāli 2. vietā grupā un pirmo reizi tik play-off. Valsts ar aptuveni 500 000 iedzīvotāju. Beļģija Jaunzēlanda 5-1, Beļģija grupā 1, Eģipte Irāna 1-1, eģiptieši 2, Irāna ir 3. Pasaules čempionāta Akropolis rallijs Mārtiņš Sasks kopā ar Renāru Franciju šodien arī brauc labi, bet nopelnīja arī sodu, un tāpēc kopvērtējumā ir 11. pozīcijā. Visi paredzētie dienas 6 ātruma posmi ir aizvadīti. Pirmajos dienas posmos Saska ekipāžai vairs tik labi negāja kā vakar, ko pat īsti nemāca izskaidrot pats pilots. Kopvērtējumā Musiena noslīdēja nedaudz uz leju no 5. uz 7. vietu. Pēdējā ātruma posma šodien jau veiksmīgāki, jau 6. kopvērtējumā, bet vēlāk 3 minūtes soda un tikai 11. pozīcija kopā. Līdz ar to līdz līderiem vairāk nekā 6 minūtes. Cīņā par uzvaru ķerīs Novils pēc 12 ātruma posmiem tikai dažas sekundes priekšā Sebastianam Ožē. Francūzs vien brīdi bija pavisam tuvu. Jā, un sācies un jau nobeigumam tuvojas lielais sarīkojums pludmales volejbolā Salkrasta kokteils, viens no sezonas posmiem, bet, protams, pats populārākais. Un šobrīd Salkrastos ir arī mūsu korespondents Normunds Melders. Sveiki, Normund, laiks ir brīnišķīgs, jauks, gluži kā pludmales volejbolam, un kas ir noticis jau līdz šim, un kas ir vēl gaidāms šovakar, vakar kulminācijā. Sveiki, skatītāji, sveiks, Māri. Patiešām šeit Salkrastas kokteilī, kurš notiek 33. reizi, ir sapulcējušies ļoti daudz skatītāju. Liela daļa stāv kājās, jo vienkārši nav sēdvietu. Un ir vērts redzēt, jo faktiski visas izšķirošās spēles notiks ar Latvijas volejbolistu līdzdalību. Lūk, mums aiz muguras šobrīd ir sākusies vīriešu bronzas cīņa, kurā tiekās Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokarits, kuri bija izlikti ar 1. numuru. Viņi sacenš ar mūsu Ralfu Namiķu un Rudolfu Stankēviču, kuri starp citu ceturdaļfinālā izsita spēcīgos brāļus Belo no Lielbritānijas. Un tad cīņa šobrīd ir sākusies vēl. Tikmēr atskatīsimies uz iepriekšējiem fragmentiem, kur notika cīņa par bronzu dāmu konkurencē. Un tā bija vienīgā cīņa izšķirošā, kur nebija Latvijas pārstāvi, proti lietuvietis Daniela Kvederaite un Jekaterina Saula cīnījās pret igaunietiem Līzu Remelgu un Helenu Holasu. Un jāsaka, cīņa bija visnotaļ sīva, bet abos setos pārākas bija igaunietes Remelga un Holasa, un līdz ar to viņas izcīnīja bronzas pozīciju. Bet vēl piebildīšu, ka zelta finālā tiksies mūsu zvaigžņotais pāris, kas šoreiz ir sadalīts, proti mūsu Anastasija Samoilova, Spānija Daniela Varesu, bet Tīna Graudiņa ar Līvu Ēberi. Tāds būs dāmu fināls. Un vēl piebildīšu, vīru fināls jau plānos diezgan Edgars Stočs un Gustavs Auziņš pret Ārdi Bedrīti un Ārturu Rinkēviču. Tāds būs. Kurā gadījumā Latvijai šodien būs uzvara. Un tie, kas grib vēl paspēt, var ierasties uz Salkrastiem, jo izšķirošā pēdējā fināla spēle notika. Jā, paldies, Normund. Tur iet tik karsti, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, ka beigas mēs tā īsti nedzirdējām, bet, kā saka, saturs mums skaidrs. Un šodien Valmierā Latvijas vieglatlētikas 4. posms, vieglatlētikas savienības. Protams, tur daudz mūsu jaunie atlēti piedalās, un arī tur pa dienu pabija Normunds Melders. Valmierā Jāņa Daliņa stadionā ar ārvalstu sportistu līdzdalību aizdīts LVS Sportlandu kausa 4. posms vieglatlētikā. Trīssoļiekšanā dāmām krietni pārāk bija tikko no ASV atgriezusies Adriana Krūzmane, 12 metri un 78 centimetri. Pretējuši, protams, ietekmēja, bet es domāju, ka lielākais šķērslis bija tas, ka es pagājušajā nedēļā atlidoju no ASV, kur es studēju, un tad tagad ir nedaudz grūtāk atkal pielāgoties šai programmai un atkal ieiet ritmā un startēt. 100 metru sprintā
dāmām labākā izrādījās Emīlija Brauna 12,03 sekundes. Šķēpmešanā uzvaru svinēja Elza Lazdiņa 54 metru un 13 centimetri. 400 metru barīrotajā distancē pārāk bija lietuviete Marija Šarkauskaite, bet vīriešiem ar pieklājīgu rezultātu 52,73 sekundes uzvarēja Toms Melderis. 200 metru distancē vīriešiem stabili pirmais finišēja Artūrs Pastors 21,42 sekundes, kas gan viņu pašu īsti neapmierināja. Es gaidīju, protams, bija šī labāk. Tā kā manā iekštelpās tāds pats rezultāts, tur vajadzētu būt 30 ātrāk noteikti. Bet pēc traumas, tagad skrienot, likās patiesībā pretvērš bija šī. Ejot ārā no līkuma, tu jau pastīsies, kā tur elektronika parādīs. Bet jā, tā, es teiktu viduvējs starts. 200 metros dāmām ar redzamu pārsvaru pirmā finišēja Lietuvas pārstāve Akvila Janauskīte 24,06 sekundes. Kārtslēkšanā rezultātu 4 metru un 6 centimetri triumfēja Paula Kļaviņa. Mazliet pietrūka līdz personīgajam rekordam, pārlis 4,06. Kopumā esmu apmierināta, jo virzība ir uz pareizo ceļu, tā kā viss saliksies nākamajās sacensībās un būs viss labi. 800 metru skrējienā itin pārliecinoši pirmā finišēja Amanda Radava 2 minūtes un 7,56 sekundes. Vīriešiem šajā pat distancē uzvarēja Jānis Stūrītis. Savukārt lodes grūšanā nepārspēti palika Emīls Dzilna 16,47 metri, kā arī Luīza Geistarde. Augstslēkšanā vienāda augstuma 2 metru un 6 centimetri pieveica mūsu Daniels Giedris un Ignis Bitins no Lietuvas. Jā, un kā jau sestdienā rubrika Kas jāmaina Latvijas sportā. Un tieši šonedēļ Startautiskā olimpiskā komiteja nolēma iet līdzi laikam un laust kādu senu tradīciju. Un tagad SOKS sāks maksāt sportistiem arī par dalību olimpiskajās spēlēs. Kāpēc tas netika darīts līdz šim un kā līdz šādam lēmumam nonāca, tad to skaidro Andris Auziņš un Raimonds Rudzāts. Starptautiskā olimpiskā komiteja ir dibināta 1894. gadā, bet pirmās mūsdienu olimpiskās spēles notika 2 gadus vēlāk. Visus šos 130 gadus sportisti par dalību olimpiskajās spēlēs no to rīkotājiem nesaņēma nekādu finansiālu atlīdzību. Iemesls tam bija olimpisko spēļu atjaunotāja Pierre de Coubertin vīzija, ka pasākumam jābalstās uz amatierismu principiem. De Coubertins uzskatīja, ka piedalīšanās olimpiskajās spēlēs pati par sevi ir augstākais apbalvojums un ka sportistiem ir jāsacenšas mīlestības pret sportu un sava rakstura pilnveidošanas dēļ. Pirmais Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents uzskatīja, ka naudas balvas dot negodīgas priekšrocības tiem, kas sportu uztvēra kā profesiju. De Coubertins Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents bija nepilns 30 gadus, līdz 1925. gadam. Pēc atkāpšanās no amata viņš ieņēma SOK goda prezidenta statusu. De Coubertins mira 1937. gadā un mūža nogalē pieredzēja to, kā viņa būvēti olimpiskie ideāli sāk brukt. 1936. gada Olimpiskās spēles Berlīnē kļuva par vācu Führera Adolfa Hitlera nacistiskā režīma politisko manifestāciju, un daudz ekspertu ieskatā uzskatāmas par modernās olimpiskās kustības sākumu. Tieši Berlīnas spēlēs tika ieviesta olimpiskās lāpas stafetes tradīcija. Tāpat Berlīnas spēles kļuva par pirmajām, kuras tika pārraidītas televīzijā, un to laikā tika izveidoti pirmie kopīgās skatīšanās punkti, jeb tas, ko mūsdienu sporta pasaulē sauc par fanu zonām. Spēles tika izmantotas kā propagandas līdzeklis Hitlera asiņainā režīma slavināšanai, un SOK ciešā brālība ar asiņainiem režīmiem un lielvarām nav apsīkusi arī nepilns 100 gadus vēlāk. Par būtisku pagriezienu punktu olimpisko spēļu komercializēšanā kļuva Juan Antonio Samaranča ievēlēšana par Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidentu. Tas notika 1980. gadā, bet jau 4 gadus vēlāk vasaras olimpiskās spēles Losandželosā kļuva par komerciāli ārkārtīgi ienesīgu sporta notikumu, rīkotājiem atnesot $250 miljonu ASV lielu peļņu, kas pārkonvertējot šodienas naudas vērtībā būtu aptuveni $800 miljonu. Gadu vēlāk Samarančs ieviesa globālu sponsorēšanas programmu, kas ļāva virknē lielo starptautisku uzņēmumu kļūt par olimpisko spēļu partneriem. Tāpat Samaranča laikā SOK sāka daudz stingrāk aizsargāt olimpisko zīmolu un tā izmantošanu. Līdz pat šai dienai atlēti nedrīkst olimpiskajās spēlēs reklamēt savus atbalstītājus. Pavisam citu vērienu ieguva arī televīzijas translāciju tiesību pārdošana, turklāt sacensību laika lielākoties tika pakārtota ASV telekompāniju prasībām.
Tāpat Samarančs pakāpeniski atcēla arī amatierismu noteikumus, atļaujot Olimpiskajās spēlēs piedalīties kā NBA un NHL zvaigznēm, tā arī pasaulē vadošiem riteņbraucējiem un tenisistiem, un vēl virknei to, kam ilgu laiku tas bija liegts. Samarančs amatā bija līdz pat 2001. gadam, un viņa laikā olimpiskā ideja bija būtiski transformējusies. 2000. gada vasaras Olimpiskās spēles Sidnejā, kas bija pēdējās ar Samaranču galvgalī, atnesa $2 miljārdu ASV liels ieņēmums. Kopš Samaranča ēras beigām SOK finansiālā varenība tikai pieaugusi. 2 iepriekšējos olimpiskos ciklus ieņēmumu abas reizes pārsnieguši $7 miljārdu ASV atzīmi. Par spīti iespaidīgajiem ieņēmumiem sportisti joprojām startēja bez maksas un nedrīkstēja arī reklamēt savus atbalstītājus. Laika gaitā sportistu neapmierinātība ar šādu kārtību pieauga. Pirmā, kas skaļi pacēla balsi, bija amerikāņu sprinteris Saņa Ričards Ross, kura pirms 2012. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Londonā pauda asu kritiku SOK. Ar laiku viņai pievienojās arī citi olimpiskie medaļnieki, virkni ietekmīgi globālo mēdīju personību, kā arī vairākas sportistu intereses pārstāvošas organizācijas. Par lūzumu punktu kļuva ASV studentu sporta organizatoru lēmums ļaut studentiem sākt pelnīt. Līdz 2021. gadam arī amerikāņu studentu sportā bija līdzīgs princips kā Olimpiskajās spēlēs. Sportisti ar savu darbu organizatoriem saģenerē miljardus, bet paši no tā neko nesaņem. Kad ASV studentu sports piedzīvoja komerciālo revolūciju, bija skaidrs, ka turpmāk uz Olimpisko spēļu rīkotājiem gulsies vēl lielāks spiediens no sportistiem. Šā gada jūnijā Starptautiskā olimpiskā komiteja pieņēma lēmumu turpmāk sportists atalgot ar $10 000 ASV par dalību Olimpiskajās spēlēs. Ņemot vērā, ka šo finansējumu varēs saņemt aptuveni 14 000 sportistu, tad SOK tas izmaksās ap $140 miljoniem ASV. Pretnostatot šo summu vairāk nekā 7 miljārdus lielajiem ieņēmumiem, var aprēķināt, ka sportists saņems nepilns 2% no Olimpisko spēļu ieņēmumiem. Visticamāk, ka par šo proporciju būs vērojams asas diskusijas vairākus turpmākos olimpiskos ciklus, taču viena lieta ir neapstrīdama. SOK ir lauzusi 130 gadus senu tradīciju un vēl vairāk atkāpusies no Pierre de Coubertin olimpiskajiem ideāliem. Jā, man jāsaka, kopumā labi jaunumi šajā karstajā sestdienas vakarā, bet kāds būs laiks turpmāk par to Ilze Skudra. Vislabāk! Labvakar laika ziņās. Šodien Latvijā bija saulains laiks, valsts austrumos mākoņu bija vairāk un tur arī brīžiem nedaudz lija. Līdz ar to arī gaisa temperatūra dienas vidū bija zemāka no 23 līdz 25 grādiem. Taču citviet gaiss iesila līdz 29 un vietām arī pārsniedza 29 grādu atzīmi. Pēcpusdienā augstākā gaisa temperatūra fiksēta Stendes novērojuma stacijā 29,6 grādi. Arī rīt valstī spēkā būs oranžās pakāpes brīdinājums par stipru karstumu. Valsts lielākajā daļā gaiss sakarsīs līdz 30–33 grādiem. Joprojām Eiropas centrālajā daļā un arī Eiropas dienvidos valda karsts laiks. Un daudz viet augstākās pakāpes sarkanais brīdinājums gan par stipru karstumu, arī par lietusgāzēm. Par laikapstākļiem. Tad Atēnās rīt diena būs saulaina un karsta, gaisa temperatūra sasniegs 30 grādus. Romā līdz 37, tomēr brīžiem ir gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Arī Madridē brīžiem uzlīs, tomēr diena būs karsta 32 grādi. Parīzē līdz 32, arī brīžiem līs Prāgā, tāpat arī Berlīnē diena ir gaidāma karsta 38–40 grādi un brīžiem līs. Bez nokrišņiem Viļņā un tur gaiss iesils līdz 31 grādam. Karsta ir gaidāma arī diena Latvijā. Naktī būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra Kurzemē un valsts centrālajā daļā no 16 līdz 18 grādiem, valsts austrumos no 14 līdz 16. Rīt diena lielākoties būs saulaina, nokrišņi nav gaidāmi un valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 30–33 grādiem. Valsts austrumos no 26 līdz 29, vietām Latgalē līdz 30.
Rīgā tuvākajā diennaktī nokrišņi nav gaidāmi, naktī 16–18 grādi, bet dienā valdīs stiprs karstums un gaisa temperatūra sasniegs 30–33 grādus. Un arī nākamās nedēļas sākumā joprojām daudz viet saglabāsies ļoti karsts laiks un ir gaidāmas arī tropiskās naktis. Tomēr gan pirmdien, gan arī otrdien vietām ir gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Tas laika ziņās arī viss, lai jauks vakars kopā ar Latvijas televīziju.